Jā, sveicināti skatītāji. Tad šodien esam ieradušies Liepājā, Liepājas Olimpiskā centra hokeja hallē, kur vietējā Liepājas komanda spēlēs ar Kijevas Capitals. Šī solās būt viena no sezonas interesantākajām spēlēm, jo Liepāja ir sev pierādījusi kā jauns spēcīgs sastāvs pret Kijevas pieredzējušo sastāvu, kur ir spēlētāji, ko skatīties. Mārtiņš Karsums sastāvā, Lauris Bajeruns, Edmunds Augskalns, arī vēl jaunpienācējs Sems un Širokovs. Šis sastāvs ļoti jaudīgs, labs, būs interesants spēle, ko skatīties. Pirms spēles arī uz pāris sekundēm noķēru Aleksandru Cicūrs, ka viņš teica, ka Liepāja šodien zaudēs. Tāds bija viņa vērtējums. Bet, kas vēl ir patīkami, uz mini intervijām esmu noķēris Edmundu Augskalnu un Semu arī, kas tikko ir pievienojies. Tad arī tas būs turpinājumā, un tad arī paskatīsimies, kāda ir vietējā halles atmosfēra, cik daudz ir fani atnākuši, un pats galvenais jānoskatās, kāda ir cena aliņam. Hello, so today we have met one player from Kyiv Capitals. Wanted to ask him how he feels, how he likes the hockey, our hockey kitchen and everything else. So, hi Sam, how you like here and how you feel here in Latvia? I've been loving it so far. Yeah. We have a good team. I think it's a very beautiful country, and everybody is so nice to me so far. Everyone is, very welcoming. Yeah. I think the hockey is quite good. It's a little bit like North American, like it's fast-paced, hard-hitting, and there's some systems too. So, yeah, everything's been good so far. Okay, nice to hear you. Nice to hear that. And how feels the team? What's your success like? What's your goals for this season? Obviously, I think make the playoffs, number one. And from what I've heard and what I've seen, I think we have a very good team in this league. So hopefully we go on a very long and deep playoff run. Yeah, me too. Hopefully, because you're one of my favorite teams this year. Yeah. So, okay, thank you for this little interview and have a nice game. Yeah? Thank you. Jā, pirms spēles esam noķēruši Augskalnu, tikko pabeidz iesildīšanās, kā redzams, atļausim viņš atalpoties. Bet jā, te gribēju pajautāt, kāds vispār, kā pats jūties šodien un kā izskatās, kāds sajūtas par spēli, kas tulīt būs? Jā, jūtos labi, fiziski esam gatavi un šodien jā, ejam pēc uzvaras. Jā, tā arī izskatās komanda, izskatās ļoti nopietni sagatavojusies. Kāds var iekšējais tā teikt feelings komandā ir? Kamēr mēs tagad sanākam kopā, nedēļa pēc nedēļas mums ir tikai labāks un labāks kolektīvs un pagaidām nav par ko sūdzēties. Jā, tas arī ir Širokovs pievienojies, vēl jaunais arī Sems pievienojies. Tā kā, jā. Kādu vispār aptuveni sezonas mērķi, ko gribās sasniegt, ko gribat redzēt, parādīt no sevis? Mērķi ir augstākie. Gribam būt pirmajā vietā un nekas cits laikam neinteresē. Ok, labi, tad teikšu arī paldies, tad, lai veicās spēlē un tiekamies nākamajos mačos. Čau! Jā, tad esam veiksmīgi tikuši iekšā. Cilvēki lēnām sāk pulcēties. Diezgan lēnām zāle, hāla tiek piepildās. Līdz spēlē vēl ir palikušas nepilnas 20 minūtes. Tribīnes ir nosacītas pustukšas. Kas svarīgākais, ko es ievēroju, kad cilvēkiem interesi ir, jo rindas ir ārā pie hālas, ir daudz, pie alus ir nosacītas liels rindas, pie pērk arī komandas atribūtiku. Es esmu šodien apsēdies, te viņš vēl diezgan pastukšs, bet es būšu Liepājas fanu bungām aiz muguras. Redzēsim, kā tā izskatīsies, bet cilvēkiem interesi ir. Alus ir kas maksā 5 eiro, parasts fanu tēkrekls maksā 15 eiro, lielais krekls 50 eiro, hūdijs 35 eiro. Cenas ir ļoti, man liekas, pieņemamas, tā kā jā, skatīsimies, kāda būs spēle. Un tā teikt, cerams, ka būs aizraujošā spēle. Varbūt līdz bulīšiem aizies vai kas tam līdzīgs. Tā kā tā, skatīsimies, redzēsim. Tātad pirmais periods noslēdzies, pašlaik Kijevas Capitals vadībā 1-0. Ko pēc pirmā perioda var teikt, ka no sākuma Liepāja pirmās 10 minūtes spieda daudz vairāk nekā Kijeva, bet tad bija vairākums un vēl tas Liepāja izmantoja pāris labas izdevības un perioda beigās jau Kijeva izvirzījās vadībā. Kas ir patīkami redzēt, ka pašlaik es sēžu pie Kijevas Dinamo, Kijevas Capitals fanu sektoru. Viņiem pat ir fani sabraukuši šeit līdzi, visiem kreklējiem, viss kārtībā. Kas vēl patīkami redzēt, ka Liepājā arī
starplaikos, starp periodiem notiek aktivitātes uz ledus tādu konkursnieku. Tā kā jā, to visu prieks redzēt un tad skatīsimies, ko spēle nesīs turpmāk. Līdz tad sakos arī otrais periods. Otrais periods arī noslēdzies ar rezultātu 2-2. Vienu brīdi Kijeva bija izvirzusi vadībā ar 2-1, Liepāja diezgan ātri atmet atpakaļ. Kas ir patīkami, tas, ka pie katra gola Liepājas publika uzsprāgst. Hāla ir diezgan ar visu to, ka nav pārpildīta, bet ir skaļa. Fani ir skaļi, bungas ir skaļas, tas ir prieks redzēt. Ukraiņu fani arī ir diezgan skaļi dzirdami. Žēl, ka vienkārši vēl nepaspēju būt īstajā laikā, īstajā vietā uz goliem un visām ovācijām. Tas, diemžēl, tas vēl man jāiemācās būt īstajā brīdī, bet kaut kādas mini video es tomēr esmu dabūjis. Tā kā tā. Tūlīt tad eju iekšā atpakaļ uz trešo periodu un skatīsimies, ko mums tālāk spēle nesīs. Cerams uz to cerams būs uz saldo ēdienu. Es ļoti ceru, ka uz bullīšiem vai uz papildu laikā minimums, tā teikt, noslēgsies 2-2, varbūt 3-3, noslēgsies trešais periods. Tā kā tās sekojam līdzi. Tā spēle veiksmīgi noslēgusies. Liepāja parūpējās, abas divas komandas, un īpaši Liepāja parūpējās par intrigu līdz pēdējām sekundēm. Man liekas, ka spēle jau tur ir beigusies, jo 5 minūtes pirms spēles beigām Liepāja dabūja lielo sodu 5 minūšu, un likās, tur jau Kijeva bija izvirzījusies vadībā 3-2, bet beigās Liepāja arī pēdējās sekundēs izlīda caur acis, bet, diemžēl, overtājumā tur viss diezgan ātri beidzās, Kijeva iemeta. Bet fakts kā tāds, ka bija interesants spēle, bija emocijas, un man arī bonusā es noķēru arī pāris video no goliem. Un kas pats svarīgākais, gribēju pasīt arī savam tētim, lai viņš iemet savu 5 kapeiku par šito spēli, atmosfēru vispārējais. Tētis, sāk kāds no komentārs. Burvīga spēle, jauka atmosfēra, hallē, fani, gribētu teikt, pilsētā, kurā piedzimst vējš, īstie fani hokeja hallē sēž. Un kā Aleksandrs Cicurs, slavenākais treneris, kas ir jauniešiem, un kā viņš teica, man kā trenerim spēle nepatīk, bet priekš faniem ok, jo bija šūpols. Vienu pusi uz otru pusi. Tā kā bija super. Tā kā tā, un piepildies arī Cicurs kvādi, ka Kijeva, diemžēl, šo spēli ņems. Nu, diemžēl, bet paņēma. Tā kā tiekamies nākamajās spēlēs, uz redzēšanos.